Ar šo vingrojumu mēs pacientai aktivizēsim kāju muskultūru un veicināsim dziļās vēdera preses stabilizēšanu, aktivizēšanu. Un reizē arī ar elastīgiem slingiem var panākt tādu kā neiromuskulāro aktivizāciju, kas nozīmē, ka tad, kad muskuļi bieži vien ir stipri ķermenī, kā arī ksenijai, bet viņi īsti nesarunājās savā starpā, tāpēc ar šo te elastīgo slingu palīdzību noteiktām kustībām mēs varam panākt to, ka muskuļi sāk sarunāties savā starpā. Slinga terapija var palīdzēt fizioterapeitiem diagnostikā, jo pēc fizioterapijas diagnostikas metodēm mēs izmantojam manuālu muskuļu testēšanu, kur mēs testējam muskultūru ar rokām un mēs testējam muskuļu ķēdes. Un bieži vien ir tā, ka testējot izolēt šīs muskuļu ķēdes vai muskuļus, muskultūra ir stipra, un nevienmēr mēs varam noteikt, kuri ķēdes posmi nestrādā tik optimāli, kā tiem vajadzētu. Tad, ņemot vērā to, ka slinga terapija ir vairāk iekars punkti, līdz ar to pagarinās šī sfīra, tad mēs varam redzēt vingrojuma laikā vai testu laikā, kuri no ķēdes posmiem nestrādā. Un tādā veidā pēc šīs diagnostikas veikt arī ļoti precīzu terapiju, muskuļu aktivizāciju, lai balansētu ķermeni, uzlabotu stāju un mazinātu pacientu sūdzības. Vidēji pacienti nāk, lai būtu progress. Vidēji tā ir 1 līdz 2 reizes nedēļā. Un atkarībā no rezultātiem, tad kurs ir ļoti dažāds. Var ilgt no dažām reizēm līdz pat vairākām nedēļām vai mēnešiem.